Fakti, ko nezināji. Tad 3 pozitīvās īpašības, kuras tu gribētu redzēt cilvēkos. Tā ir mīlestība pats par sevi, vienam pret otru. Tā ir drosme, uzdrīkstēties darīt kaut ko. Un, protams, arī disciplīna. Kāda veida ģimenes atpūtu tu izvēlies? Es izvēlos, galvenais jau ir būt kopā ar ģimeni, bet tā ir pastaiga, tā kā ir labs laiks aizbraukt kaut kur arī uz citām pilsētām, apceļot Latviju. Spēka vīri atņem diezgan laika. Bet tāpēc ir jābūt, kā mēs sakam, fleksiblam, lokanam jābūt, ir jāpielāgojas situācijai. Mīļākais sporta veids, kuram tu seko, izņemot svarcelšanu. Tad mīļākais sporta veids man ir 2, kas ir boks un hokejs. Tie ir 2 vismīļākie. Vai tev ir kāds mērķis vai sapnis, ko tu gribētu sasniegt nākotnē? Gribētos, tas ir, protams, tas sapnis, bet cerams viņu piepildīšu, kad es gribētu tikt vismaz līdz Eiropas līmenim, līdz pasaules līmenim, tas ir, protams, tāls ceļš, bet vismaz tikt līdz Eiropas līmenim kaut kur ārpus Latvijas. Kas ir laime tavā izpratnē? Manā izpratnē laime ir tas, ka ir vesela ģimene un ir cilvēki, kuri tevi atbalsta un uz kuriem tu vari paļauties jebkurā dzīves situācijā. Tā ir liela laime, ja tev tādi cilvēki ir apkārt. Zinot, ka spēka vīriem ir labi jāēd, kāds ir tavs mīļākais ēdiens, kur tu pats proti pagatavot? Mans mīļākais ēdiens, tas ir makaronu sastāvdaļa, tur vienmēr iet iekšā, bet man mīļākais ir makaroni ar vistas filejas mērķi, sieru mērķi. Tas ir pats mīļākais, ko es protu pagatavot. Pastāst par kādu personu, no kuras tu smelies iedvesmu. Tas ir Aivars Šmaukstals, Dainis Zāģers, kādreiz arī Agris Kazeļņiks, es startēju no viņas soņos iedvesmu. Un katrs ieliek no sevis pa kādam mazumam, un tu no viņiem arī smelies to iedvesmu, kad galvenais ir nepadoties un iet uz priekšu. Vai uzskat, ka psiholoģiskā noturība ir tikpat svarīga kā fiziskā sagatavotība? Jā, es uzskatu, tāpēc, ka ir jābūt arī psiholoģiskai noturībai, arī sacensībās, ka tev jānoturas, ja tev kādā disciplīnā nav gājis tik labi, kā tu biji paredzējis, ir jānoturās psiholoģiski, lai tu vari sagatavoties nākušajai disciplīnai. Jo, ja tu psiholoģiski jau būsi izsists no sliedēm, tad fiziskais var arī nepaglābt tevi. Nosauc 3 lietas, bez kurām tu nevari iedomāties savu dzīvi. Tad pirmais, tas svarīgākais, tas ir ģimene, bez kā nevarētu iedomāties savu dzīvi. Otrais, tie būs draugi, un trešais, kas arī ir ļoti svarīgs, tas ir ēdiens. Es bez ēdiena nevaru iedomāties tiešām savu dzīvi. Vai ir kāda rituāla vai nodarbošanās, neieskaitot svarcelšanu, ar kuriem tu nodarbojies, lai atslēgtos no ikdienas problēmām un stresa? Tad jā, ir. Kādreiz tas bija izbrauciens motociklu līdz neiekļuvu avārijā. Tas bija tāds, kā saka, tā ir tā ķēde, kas dod to brīvi. Tā ir motociklu ķēde. Tad tā bija tā atslēgšanās. Tagad, ko es daru, kā atslēdzos no tā ikdienas visa problēmām un stresa, tas ir šeit, kur mēs atrodamies. Tie ir man lauki. Tā ir, protams, ģimene kopā. Un šeit būvējot tā, es arī atslēdzos no tā ikdienas stresa un problēmām. Fakti, ko nezināji.